Tiešās malēniešu svētkos. Malēniešu svētkos šodien jau tūs pacelots. Prieks, ka varu atkal parunāt malēniski, jo ikdiena jau vairs sloga nesanāk. Tanti, tas, ar kurām var runāt, tas jau Viļsavla, prieks pats redza daudz cilvēku. Man ir atrakcija, es vieršu kārtikuši malēnīšos, un tur varēs ar noteikt, vai viņš ir savana svara, vai zirga svara, vai kumeļa svara. Tur skatīsim. Pasaukumā vēl būs kunaspiele, vēl būs atrakcijas, korējas, un tepat varēs zvajot ziršos, tur pats. Un vēlās uzskatīt tieši par kunspēli. Kas tad īsti ir kunspēle? Kāda ir noteikumi? Un kāpēc tāda malēniska nodarbe? Malēniska nodarbe, tāpēc, ka šitai pusē viņa ir radusies. Un pa punaspieli drīzāk jāprasa ir muzeja maitene. Tos izstāstīs no A līdz Z, ko saka. Večiem te ir atkal azarts un spiele. Tur parodīt otram paltus var uzlikt un tā tālāk. Kā jūs teikt, kas raksturo īsti malēnieti? Kas tās īpašības? Malēnietis ir tāds, ko saka, savdabīgs cilvēks, kas dzīvoja pēc saviem principiem, ar savu dabu kopā, mok par sevi pasmītīgs, to pašu gaismīnes tā maisu iekšā telpa vai lieti, kur viņam vajag. Ko lai vēl saka par malēnieti? Malēnietis ir uz ģeķību. Viņam pateik pasmītīs par sevi. Un tad sarunas beigās varbūt varat mums pastāstīt, nezinu, kā kaut ko par malēniski, īstā malēniešu dialektē, kā teikt. Īstā malēniešu dialektā varu izstāstīt. Šodien no rīta bija muldurs, padzēru kopiju, un tad sāku braukt šeit. Tad izskrēju tirga, paskatījos, cik maksāja tomāti, cik maksāja gurķi. Gurķi tie jau mums ailīgi garšai skobēti, kārtīgi. Un atbraucu šite, tad uz stodiem te svaros, un tā mēģināju jau sevi jau itrāpīt malēnīšu svarus ikšā. Tad es sapratu, ka es esmu tāds, ko nezinu. Kārtīgs malēnīts. Virs 90. Un tad sarunas beigās jūs vārds uzvārds. Un no kuras vietas esat atbraukuši šodien šeit? Es esmu Aivars Kļaviņš, dzīvoju Bajā, tas ir Bejā, Jaunalūksnes pagastā. Un atbraucu Elīgi sajūsmā, priecīgs, labā garastāvoklī, gatavs visu dienu strādāt, cilvēkus izklaidēt. Paldies, un lai izdodas! Jā, paldies!